Dabas zinības 5. 6. klasē, 1. daļa. Šeit mēs redzam 4 nodaļas. Es izvēlēšos augi un dzīvnieki un to loma dabā. Tu būtu klikšķis, un man atverās pirmā lapa, kur var redzēt saturu un apakštematus. Kreisajā augšējā stūrī ir temata mērķis, ko es temata beigās sasniegšu. Pārējām uz nākamo lapu. Tātad mēs varam redzēt 2 sadaļas. Pirmajā tiek sniegta teorija, savukārt otrajā uzdevums. Kreisajā augšējā stūrī mēs redzam palīgu, kur tiek sniegtas instrukcijas, kā ir jāapgūst konkrētais temats. Savukārt apakšējā kreisajā stūrī ir rīki, vārnīca, kalkulators un ķīmisko elementu periodiskā tabula. Es klikšķinu uz attēliem, lai uzzinātu vairāk par dažādiem dzīvniekiem. Zināms vairāk nekā miljons kukaiņu sugu. Tas ir vairāk nekā visi pārējie dzīvnieki kopā. Kukaiņi pārnēsā ziedputekšņus, tādējādi veicot ziedu apputi. Tie ir putnu un daudzu citu dzīvnieku barība. Tomēr ir arī kukaiņi, kas augiem nodara ļaunumu. Var apskatīties arī slaidrādi, klikšķinot uz pogas, dzīvnieku radniecība un attēlu par dzīvnieku klasificēšanu. Pārējot uz otro sadaļu, ir redzams uzdevums, kuri jāsavieno katru pazīmi ar atbilstošā dzīvnieka attēlu. Šos attēlus var arī palielināt. Pielaižot kļūdu, nepareizā atbilde pazūd. Pareizi izpildot uzdevumu, mēs iegūstam balvu. Mēs varam pāriet uz nākamo lapu, izmantojot navigācijas pogas, šīs te būtiņas, kā arī šo pogu. Apakštemata struktūra ir ļoti līdzīga. Kreisajā pusē mums ir palīgs ar instrukcijām. Pirmajā sadaļā ir teorija. Jāuzklikšķina uz dzīvnieku fotogrāfijām, lai uzzinātu vairāk par Latvijas dabu. Latvijā konstatēts aptuveni 10 000 kukaiņu sugu, bet noteikti iespējams atklāt vēl vairāk sugu. Otrajā sadaļā ir uzdevums. Šajā gadījumā krustvārdu mīkla, kur ir jāsameklē 6 Latvijā sastopams dzīvniekus. Lai atvieglinātu uzdevuma izpildi, var izmantot padomu. Ja uzdevumā neveicās tik labi, cik gribētos, var izmantot palīgrīkus un iespēju parādīt atbildi. Uzspiežot parādīt atbildes, parādās atslēgas caurumiņš, kurš arī attiestatot uzdevumu nepazūd. Izpildot uzdevumu parādās balva animācijas veidā, parādās video Meža cūkas Zantes mežos. Pārējām uz nākamo lapu. Apakštemats dzīvnieku uzbūve. Šeit mums ir pieejama pirmajā sadaļā teorija, arī slaidrādi par elpošanu un asinsriti, un uzdevums vai apgalvojums ir paties vai aplams. Pieļaujot kļūdu, parādās neliela palīga informācija, kas ļauj šo uzdevumu izpildīt pareizi. Izmantojot pogu pārbaudīt, mēs varam atzīmēt pareizās atbildes
un aplūkot savas pareizās atbildes, kā arī atzīmēt kļūdas. Mēs šīs kļūdas varam arī nodzēst. Pieļaujot pārāk daudz kļūdu, animācija neparādās, tāpēc šo uzdevumu var atstatīt un sākt tā izpildi no jauna. Šajā lapā ir 3 sadaļas A, B un C, kur ir jāsaliek attēla mozaīkas. Es salikšu lauvas attēlu. Un arī pēc tam jāizvēlās katram attēlotajam dzīvniekam atbilstošo darbību. Šajā uzdevumā ir jāatzīmē faktorus, kuri sekmē augu un dzīvnieku iznīkšanu. Es varu nodzēst kļūdas, un uzdevums ir izpildīts. Diemžēl pieļaujot pārāk daudz kļūdu, balva atkal neparādās. Atstatot uzdevumu, sāku pildīt no jauna, un parādās balva. Mēs varam apskatīties arī attēlu Teiču dabas rezervāts un Rīgas zooloģiskais dārzs. Pēdējā temata lapa ir uzdevuma pārskats, kur var redzēt, cik daudz ir izpildīts konkrētajā uzdevumā, vai es esmu špikojusi, un cik daudz kļūdas esmu pieļāvusi konkrētajā uzdevumā, kā arī mans kopvērtējums. Ja es vēlos kādu uzdevumu pildīt vēlreiz, tad es varu iet uz attiecīgo apakštematu. Lai iziet no attiecīgā temata, jāuzspiež pogu aizvērt. Un es atgriežos temata izvēles logā.